Šodien aplūkosim ķīniešu no-name powerbanku. Tāds lūk, iepakojums no AliExpress atnāca. Skatīsimies, kas tur iekšā. Tā, tomēr kaut kāds brands. Tagad viņi ir kļuvuši powerbanki vēl populārāki, jo Pokemon spēlētāji viņus izpērk. Tāpēc arī ķīnieši viņiem cenas mazliet pacēluši. Konkrētais eksemplārs šāds lūk. Paskatīsimies. 5600 mAh komplektā maziņš mikro USB vads. Kur varat redzēt? Notiek uzlāde. Tāds powerbanks. Konkrētais eksemplārs maksāja, ja nemaldos, kāds 6 eiro. Nu, principā tādu vidēju vietālruni sanāk 2 reizes uzlādēt. Tā, atnāca. Bet man liekas, es te zinu, te ir vienkārši USB vads. Jā, metru garš. Tādi maksā 1 eiro vai pat vēl mazāk, 50 centus. Šis konkrētais 2-metrīgais, tāds tā kā auduma, lai nepiņķerētos, arī no AliExpress. Vadu nekad nevar būt pa daudz. Powerbanks mums lādē. Output ir 1 ampērs. Nu, varētu gribēt 2. Tā būtu ātrāka lādēšana, bet, nu, par tādu budžeta powerbanku diži neko vairāk nevar gribēt. Nekas neskrāpējis, veidots tā kā ādas te šuve. Nu, tāds. Linki uz visiem produktiem arī, ja ir interesi par vadu, būs aprakstā. Paldies!